bērniem arī droši. Bērniem no rītiem kaut kāds mītings, kur es nezinu, ko stāsta, protams, bet, nu, kur vēl var redzēt. Labs, visi savācās kopā un tad droši vien iet pa klasēm. Es redzēju, ka viena grupiņa aizgāja uz klasi atpakaļ. Tā kā tā. Jā, maziņš updates numuriņā, kur es paliku, nebija Wi-Fi. Es savus gigabaitus paspēju iztērēt, pirms man sanāca augšuplādēt. Un, čau, good morning. Un jā, man nesanāca augšuplādēt, tad man memory kartē ir palicis diezgan maz atmiņas, un cerams, ka šodien nebūs daudz labi kadri, kaut gan, lai viņi ir, bet es viņus nefilmēšu. Ļoti ceru, ka šodien es tikšu pie ūdenskrituma, jo es esmu pabraucis garām 2 ūdenskritumiem, aizskatīdamies apkārt un jā, tā kā tā. Pasūtīju brokastīs maizi ar omleti. Tagad man gatavo. Samaksāšu 25 000. Es jau neesmu no tiem, kas liek kečupu klāt, bet vakar ēdot šeit pat tās pusdienas vai vakariņas, savu vienīgo ēdienu reizi gan izvēl, tad man bija friškas. Un tie nebija nageti, tās bija vistiņi, vistas gaļa apcepta eļļā. Un man atnes noliek uz galdu šito. Un es domāju, kečupiņš, un es viņu tur labi, ka es viņu daudz neuzšļātu, izrādās kaut kāda asā mērcīta. Tā kā tā. Un vēl viens sakāmais. Centieties, ja jūs braucat uz vietam, centieties nepalikt ielējās iekšā, kur ir visur apkārt kalni, kā es izdarīju to šoreiz. Man ir ielejas vidū, ir ciematiņš, un te ir īsu lauki, un nereālākā svelme. Es visu nakti cepot. Otrā lieta. Ja jūs paliekat bungalo, tad jumciņam ir no, laikam, palmu lapām vecām. Nu, viņas ir izkaltušas vai kas. Varbūt mans konkrēti. Un problēma bija tā, ka tur kaut kāds vai ķirzaka, vai kaut kāds putns visu laiku ņēmās. Tad vēl pa nakti šonakt kaut kāds motors ieslēdzās 3 un stundu 40 aptuveni viņš strādāja. Tā smirdēja pēc gāzes, ne, bet pēc kaut kādiem dūmiem, bet viņš nebija tā kā maniem, tur, kur es īrēju, viņš bija vairāk tā kā kaut kur ciematā, turpat tās blakus. Man bija netālu no galvenās ielas. Ak, Dievs, kaut kādas vardes kurkstēju un kaut kādi dzīvnieki bļaustījās. Nereāli, es esmu gulējis 5 stundas varbūt tās. Nav no kaut kādiem 11 vai no 10 līdz 3, un tad ap 5 vēl aizmigu, vēl uz kaut kādu pusotru stundiņu, tā kā, jā. Vajag ņemt namiņus, kas ir kalnā, tur būs bišķīt vēsāks, tur varēs normāli gulēt. Atkal numuriņā bija zirneklis mežonīgs, bet šoreiz viņš jau bija vakarā jau, nevis uz tīkliņa, bet dušā. Un no rīta nebija ūdens, bet saimnieki iedeva pudelīt ūdens, ko es vēlāk laikam nomazgāšu seju pēc brokastīm. Tā kaut kā.
ciematiņš forši patīkams, vēl dziļāk lauku nekā iepriekšējā, kur es biju. Un patīkami, forši. Daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Atnesam vizītē iedīt. Gurķītis sveiks un omleti. Viss, ko bērnam vajag. Mašīnas pa šējiem, man liekas, toči nebrauc. Vēl nevienu neesmu redzējis, jo tur galā tiltiņš ir tāds maziņš, jo vecais ir sabrucis. Tā kā...
Skatieties, lūdzu, dargie draugi. Ielīdi. Vienas biznesas ziņas. Atpakaļ tiek. Protams, nu bet protams. Apskatāmies, kas ir zemāk. Un, karoči, es braucu nevis uz šito. Un tur jau viņš knapi iztak ārā. Es braucu uz vienu citu. Es ceru, ka tas nav šīs. Ha! Zini, kāpēc es apstājos? Tāpēc, ka es gribēju jums parādīt, lūk, šo skatu. Es pat neredzu lejā. Es pat fucking neredzu lejā. Aiziesim šķīts priekš. Šitiem mēs varbūt redzēsim lejā. Oh, fuck you. Ko tīteikšu, pat pie malas ir bišķi bailīgi pieiet. Tagad noņemsim šitā. Likās, ka varēs
nopeldēties, bet nebija tāds, kurā varēja. Tas nozīmē, ka tas otrs, kuru es palaidu garām pirmajā dienā, tur varēja nopeldēties, bet, pirmā dienā atkal nebija tik karsts kā tagad, tāpēc, jā, tādā foršā, gribās teikt, šķirbiņā. pay? How much Yeah. you pay for the flight? 1 million. 1 million? Yes. Oh, it's Everybody who I met paid 1,500,000. So fine. How's your plan today? I wanted to go to Hanoi. What time? I don't know. I know there is one bus at 11 o'clock. Have you booked a ticket? Not yet. You want to leave now? There is bus now? Yeah. Would be excellent. I call driver coming. Okay. Oh, the big one. Oh. The small one is like, oh, hell. Oh. Afigēna. Viņš man atļāva paņemt aliņu. Ok, fucking hell. Es paņemšu vienu ūdeni. Oh. Es parasti nedzeru aliņus. Es parasti vispār nedzeru. Bet tagad es esmu dzēris vietējo šņabi kopā ar kopā vienā no tām homestay mājām, kuras paliku. Un tagad paņēmu šaliņu, jo es jūtu, ka es esmu pelnījis nobraucot tādu braucienu, kā es nobraucu.
Tagad 20 minūtes un uz Hanoju būs autobuss no šejienes. Lielais slīpers. Labākais spotiņš, kāds ir. No šejienes gan iet ārā autobuss. No šejienes iet ārā gan autobuss, gan pienāk, gan attiet autobusi. Tur pietur, kurā es gaidīju uz Sapu, kad braucu. Tagad es braukšu uz turieni un mani gaida kur šits autobuss. Yeah!